Mīti un fakti par kriptovalūtu otrā daļa. Mīts numur 1. Kriptovalūtas ir pārāk sarežģītas vidusmēra cilvēkam. Jā, sākumā tas tā var šķist, taču parādās aizvien vairāk lietotnes, draudzīgākas platformas, kuras ļauj ērti un viegli pārvaldīt savu kriptovalūtu. Numur 2. Kriptovalūta ir paredzēta tikai jauniem investoriem. Patiesībā kriptovalūtas sistēma piesaista plašu auditoriju, kā piemēram uzņēmums, Strategy, Metaplanet. Tāpat tās arī valstis taisa rezerves, kā piemēram Amerika Bitcoin rezerve, Salvadorā maksājuma līdzeklis ir Bitcoins. Tāpat tās pērk Bitcoini lielie aktīvu pārvaldnieki, kā piemēram BlackRock, Bitwise, Fidelity un citi. Mīts numur 3. Kriptovalūta ir nelikumīga. Katrā valstī, protams, šī likumdošana atšķirās, bet aizvien vairāk valstis pievērš šim jautājumam uzmanību, jo mēs saprotam to, ka kriptovalūta būs un paliks, un tiek pieņemti vairāki likuma projekti. Amerikā Genesis likums, tāpat tās Clarity Act, Eiropas Savienībā MiCA regulējums, tāpat tās arī tiek skatīti dažādi veida nodokļu politika uz kriptovalūtu, un ir daudz citas lietas, kas norāda to, ka kriptovalūta nav nelikumīga.